sekundēs. Piektdien un sestdien Jelgavā ir izcināsies vēl nebijis pasākums. Latvijas lakrosa festivāls, kurā piedalīsies šīs dinamiskās spēles meistari no sporta veida dzimtenes, Kanādas, Amerikas Savienotajām valstīm, kā arī Polijas un, protams, Latvijas. Festivāla laikā komandas izspēlēs mini turnīru, kurā piedalīsies arī spēcīgā kanādiešu un amerikāņu apvienotā komanda Gatorade, kas Eiropā sit visus pēc kārtas, taču festivāla laikā viesi ne tikai spēlēs, bet arī dalīsies pieredzē ar visiem interesantiem no citām komandām. Es uzskatu, ka šitas ir ļoti nozīmīgs turnīrs tieši priekš lakrosa attīstībai. Tas ir nākamais solis uz lielāku attīstību, uz labāku atpazīšanu. Un tieši priekš spēlētājiem šitā ir vienreizēja iespēja Latvijā uzspēlēt ar starptautiski pieredzējušu komandu, kur ir ļoti augstā līmenī spēlē. Lakrosa festivāla atklāšana notiks rīt Zemgales Olimpiskajā centrā pusdienos, un uzreiz pēc tam notiks Latvijas izlases un Gatorade spēle. Festivāls noslēgsies sestdien vēlā pēcpusdienā.